Vai arī jūs tracina, kad savā darbnīcā vai montāžā nevarat kaut ko atrast? Godīgi sakot, es no tā esmu ārkārtīgi dusmīgs. Un visvairāk esmu dusmīgs uz sevi, ka nespēju savas darbnīcas lietas vienreiz un uz visiem laikiem sakārtot. Iespējams, tāpēc, ka organizatoru, kastu, koferu, konteineru un somu piedāvājums ir tik daudzveidīgs, ka ir grūti tajā orientēties un baidoties, ka neizvēlēšos kaut ko nepiemērotu, es vēl nesen glabāju stiprinājumu materiālus kafijas burkās. Labdien, mani sauc Toms Krsensk, un es ļoti labi atceros laikus, kad amatnieku organizatoru virsotne bija ievārījuma burkas, kas bija piestiprinātas ar skrūvējumiem vāciņiem pie kādas skapīša apakšas. Zelta čehu rokas. Nu, par laimi, tas laiks ir pagājis. Cienīgas aizvietotājs ievārījuma burkām ir pieejams milzīgā daudzveidībā. Materiāla, krāsu, izmēra un izpildījuma izvēle ir tikai mūsu ziņā. Es vēlētos izteikt divus novērojumus no savas pieredzes. Ļoti praktiski ir, ja visu organizatoru vai vismaz kādu tā daļu var paņemt līdzi ārpus darbnīcas. Blakus organizatoriem, kas ir stingri piestiprināti pie sienas vai novietot uz galda, pastāv arī pārnēsājumi veidi, kuriem papildus ir izņemams kastītes. Un vislabākās ir atsevišķas aizverams kastītes ar iespēju piekārt pie jostas. Pašsaprotam būtu jābūt izturīgam un vienlaikus caurspīdīgam materiālam, lai mēs varētu pārskatīt kastītes saturu. Kamēr organizatori ir paredzēti mazām detaļām, komponentēm un stiprinājumu materiāliem, kastes spēj ietilpināt lielākas lietas, piemēram, elektrisko instrumentu piedarumus, bet arī gaismas avotus, elektrotehnisko un montāžas materiālu, traukus ar krāsošanas materiāliem un līmēm un tā tālāk. Uzdevums tiem ir būtībā vienāds, proti pārskatāma darbnīcas aprīkojuma uzglabāšana un tā aizsardzība pret putekļiem. Tāpēc tie parasti ir izgatavoti no caurspīdīgas plastmasas, kas stiprības dēļ ir dažādi profilēti. Reliefi vienlaikus nodrošina iespēju savienot vairākas vienādas kastes ar kādu slēdzi, vai vismaz iespēju kastes sakraut. Es personīgi dodu priekšroku atsevišķai katras kastes glabāšanai, jo piekļūt pašai apakšējai, kad tas ir sakrautas viena uz otras, ir kā sods. Ja vēlaties kastes sakraut, iegādājieties tādas, kurām ir sānu atvērums. Interesants veids ir saliekamā kaste, kas saliktā stāvoklī aizņem minimālu vietu, tomēr vienkārši un ātri nodrošina uzglabāšanas vietu, līdz pat 30 litriem. Turklāt ar izturīgu vāku. Ideāli piemērota automašīnai, un ne tikai instrumentiem. Koferus es atļaušos sadalīt divos pamatveidos. Pirmais ir čaulas koferi un koferīši, kas atgādina mūsu ceļojuma aprīkojumu. To iekšējo tilpumu varam izmantot pilnīgi pēc saviem ieskatiem. Otrs veids ir koferi, kas apvieno kastu ietilpību ar organizatoru pārskatāmību un pievieno vieglas transportēšanas iespēju. Koferi neatkarīgi no formas un izmēra raksturo galvenokārt kāds roktulis, un bieži arī riteņi. Pirmais minētais veids ietver koferīšus un koferus ar visdažādākajiem tilpumiem un proporcijām, tāpēc varam izvēlēties vispiemērotāko konkrētajai vajadzībai. Praktiski ir, ja tie ir aprīkoti ar gumijas blīvēju, pret ūdens iekļūšanu un cilpām piekramajām atslēgām un plombām. Lielākām versijām ir ne tikai nolokams roktulis, bet arī izvelkams roktulis un ripojošie riteņi. Augstu izturību un ilgu kalpošanas laiku nodrošina kvalitatīvs plastmasas materiāls, piemēram, polipropilēns. Ūdens necaurlaidīgo koferu sastāvdaļa ir arī vārsts, kas novērš pārspiedienu vai, tieši otrādi, vakumu, aizvarot vai atverot vāku. Ūdens necaurlaidīgs koferis var kalpot arī drošai jutīgas elektronikas glabāšanai, gan mājās, gan ceļojumos. Koferis var būt arī kā hibrīds starp kasti un organizatoru. Šis tips ir visizplatītākais starp amatniekiem, mājas meistariem un hobijmeistariem. Kad man ir jāiziet ārpus darbnīcas uz kādu montāžu, es to piepildu ar instrumentiem, stiprinājumu materiālu un dažādiem piedarumiem. Koferi parasti piedāvā galveno nedalīto telpu ar ielikņu sīkumiem. To sastāvā bieži ir arī slēgti organizatori, kas var būt vai nu cieši savienoti ar koferi vai izņemti. Parasti ir labi, ja ir vairāki dažādi koferi, jo aprīkojuma sastāvs atšķiras atkarībā no darba veida, kas mūs sagaida. Nu, bet dažreiz man vajag tēlēni izsakoties pusi darbnīcas. Tad noder kaut kas apjomīgāks un vislabāk uz ritiņiem, jo piepildīts koferis sver pat 10 kilogramu. Vislielāk. Tā var raksturot modulāras sistēmas, kas atgādina mobilo darbnīcu. Komplektu varam salikt atbilstoši vajadzībām. Tādējādi mums nav jānes līdzi pustukšas kastes, bet tikai tās daļas, kuras piepildīt. Šāds konteiners var darboties arī kā uzglabāšanas vieta darbnīcā, tāpēc to nav nepieciešams katru reizi piepildīt un pēc tam iztukšot. Gluži pretēji, mēs varam vienmēr turēt visu nepieciešamo par rokai un vienā vietā. Gan darbnīcā, gan laukā. Alternatīva čemodāniem ir instrumentu somas. Tradicionālajām ādas somām mūsdienās ir konkurence izturīgi tekstilu somu veidā.
Tās ir vieglas un tukšā stāvoklī ļoti kompakti saliekamas. Tās labi nēsājas pār plecu un formā pielāgojas labāk nekā koferi. Tās gan nesargā saturu tik labi kā cietais apvalks, bet mazāk apjoma montāžām ir ideāls. Pietiek izvēlēties izmēru un formu, vienkāršu vai ar daudzām nodalījumiem, cilpām un kabatiņām, vienkāršas vai polsterētas somas. Atsevišķs veids ir jostas somas, kas atgādina kabatas somu. Ziemeļamerikas galdnieki bez tām nevar iztikt, un tās sāk iepatikties, arī mūsu amatniekiem. Personīgi es šādu jostu lietoju jau gadiem un nevaru to pietiekami ieteikt. Un atkal mums ir izvēle starp ādu vai sintētiku, dažādu skaitu un izmēru kabatiņu. Un iedomātajā virsotnē ir somas ar polsterētu jostu un plecu siksnām instrumentu svara sadalīšanu. Noslēgumā nav iemesla, lai darbnīcā būtu hauss un lai laukā pastāvīgi kaut ko meklētu. Varbūt mani padomi palīdzēs jums iegādāties kādu piemērotu uzglabāšanas sistēmu vai nu darbnīcai, vai arī darbam laukā.